Paldies! Labdien, kolēģi! Labdien, uzņēmēji! Mums visiem labi zināmā Ingusa Petersona dziesma par nesatikšanos šodien neskanēs. Šodien tieši ir stāsts par satikšanos. Izskatās, ka daudzi ir satikušies tik veiksmīgi, ka turpina satikties vēl pie kūkām un kafijas, ko mēs dzirdam pēc tādas balsu ņurdonas ārpusē. Bet jā, katrā ziņā esam šeit, lai izstāstītu, kas tad mūsu pusē ir aktuāls, ko mēs šogad piedāvājam. Arī, lai uzklausītu jūsu pieredzi, jo tieši jūsu pieredzi jau ir tas svarīgākais, kas mums ļauj šīs mūsu programmas pielāgot, uzlabot un kopā veiksmīgāk gan piedāvāt jums viņas, gan arī jums viņas veiksmīgāk izmantot. Pavisam nesen noslēdzās aptauja, kurā, kā jau katru gadu, vaicājām Latvijas uzņēmējiem, cik daudz un viņi zina par LIA un vai eksportētāji vispār LIA atpazīst. Jāsaka, ka vairāk kā 30% zina LIA, un no šiem zinātājiem 90% ļoti labi pārzina gan pakalpojumu klāstu, gan ir tos izmantojuši, gan ir savas kontaktpersonas. Ko šis liecina? Šis liecina, ka mēs varam piedāvāt labu pakalpojumu un ka iespējas izaugsmē ir gana lielas, tāpēc noteikti aicinam arī uzņēmējus no Latvijas plašāk ar mums kontaktēties, jo mēs redzam, šeit tiešām ir potenciāls, par ko jau tika runāts arī iepriekš, un redzam to arī pēc programmām, kurās uzņēmēji ir piedalījušies, un arī pēc mūsu aktivitātēm arī biznesa inkubatoros. Starp citu, jā, vēl tāda neliela statistika, ka Latvijas banka saka, ka tie uzņēmumi, kuri izmanto atbalsta programmas, atbalsta finansējumu, ir par 30% veiksmīgāki savā uzņēmē darbībā, jeb ar vismaz 30% mazāku iespēju beigt uzņēmē darbību ātrāk vai arī, kā saka, nofeilot. Jā, tad arī, kas no šī gada vēl ir mainījies, esam kļuvuši tuvāki uzņēmumiem reģionos, proti līdzšinējie biznesa inkubatori ir pārtapuši par pārstāvniecībām. Nu jau ar tādu plašāku atdevi un drošāk varam teikt, ka reģionos turpmāk nodrošināsim ne tikai biznesa inkubāciju, bet arī piedāvāsim visu LIA pakalpojumu klāstu. Un esmu pārliecināta, ka šis arī ir tas ceļš, kā varam nodrošināt tādu ciešāku sasaisti starp Latvijas uzņēmumiem un viņu iespējamiem partneriem ārvalstīs, iepircējiem, kuri brauc uz Latviju, palīdzot viņiem satikt šo savas preces ražotāju vai pakalpojumu sniedzēju, un arī sniedzot investoriem tādu krietni labāku un mērķtiecīgāku atbalstu jau uz vietas reģionos. Jā, esam šeit kopā gan ar ekonomikas ministriju, gan ar Altumu, un, ja skatāmies uz šo programmu klāstu, par to jau tika minēts, un tas tiešām, varētu teikt, atbild uz daudziem pieprasījumiem, apmierināt dažādas vajadzības, dažādās biznesa attīstības stadijās. Ja skatāmies uz LIA, tad līdz 27. gadam mēs faktiski piedāvājam dažādas programmas kopsumā 78 miljonus eiro komercdarbības atbalstam. Arī, ja skatāmies uz to, kas tad ir bijis iepriekšējos gados, Daugavpils novada uzņēmumi ir bijuši aktīvi programmu izmantotāji, apmēram 800 000 eiro ir apgūti programmā starptautiskās konkurētspējas veicināšanai, proti piedaloties dažādos pasākumos ārvalstīs. Pat laban arī šī programma atkal ir vaļā, aicinam pieteikties. Pat laban aktivitāte nav liela, bet viennozīmīgi laipni lūgti. Mēs arī ceram, ka mūsu mājaslapa, mūsu vienotais uzņēmēja atbalsta portāls Biznes.gov.lv ar laiku atrisinās tādas birokrātiskās lietas, un mums būs jums jāprasa mazāk informācija, mēs paši to jau redzēsim. Un, teiksim, arī šī sadarbība tādā ziņā varētu notikt un būt veiksmīgāka. Protams, eksports ir tikai neliela sadaļa, kaut gan ārkārtīgi būtiska sadaļa no visa, ko LIA dara un no visa, ko gribam piedāvāt. Viennozīmīgi jāatzīmē arī digitalizācija, inkubācijas programma, tāpat arī dažādas programmas, dažādi risinājumi, kas nepieciešami, lai celtu konkurētspēju, lai celtu uzņēmēju zināšanas, izpratni par dažādiem procesiem, lai veicinātu jaunu produktu un pakalpojumu attīstību. Kā jau iespējams, varbūt esat dzirdējuši, tad LIA misija ir viennozīmīgi sniegt augstas kvalitātes pakalpojumus, kuri ir pielāgoti konkrētajām uzņēmuma vajadzībām. Un mūsu vīzija ir kļūt par Ziemeļa Eiropā tādu labāko uzņēmēju pakalpojumu sniedzēju, par uzņēmēju
labāko uzņēmēju pakalpojumu sniedzēju organizāciju. Es saklausīju šodien arī atsauksmes uz šo un arī tādu uzstādījumu gan ekonomikas ministra, gan valsts sekretāra uzrunās par to, kā mums ir jāattīsta sava ekonomika. Un, protams, lai to izdarītu, ir nepieciešama ievērojama izaugsme, ir nepieciešams IKP apmēram 5% apmērā un ir nepieciešami ieguldījumi arī pētniecībā un attīstībā. Un viennozīmīgi uz valsts atbalstu nav jāskatās kā uz veidu, lai izdzīvotu. Valsts atbalsts ir veids, kā mēs varam augt un attīstīties. Katrā ziņā es redzu ļoti lielu potenciālu Latgales reģionā kopumā un arī šeit. Līdz ar to strādājam kopā, palīdzam sasniegt viens otra mērķus, un tad jau viennozīmīgi arī šī attīstība un izaugsme un labklājība gan reģiona, gan valsts neatpaliks. Paldies jums liels! Es vēlu produktīvu dienu, es vēlu daudz noderīgas informācijas. Arī manas kolēģis ir šeit, Ilga, klienta apkalpošanas nodaļas vadītāja, un arī jau reģionālas pārstāvniecības kolēģi arī ir šeit, lai palīdzētu jums rast atbildes uz jautājumiem, pie kam ne tikai šodien, bet ikdienā. Paldies!